Latvijā viskaistākais ir daba. Es esmu ļoti daudz braukājis pa Latviju. Praktiski krustu šķērsu izbraukājusi Latviju. Un tiešām Latvijas daba ir ļoti skaista. Nu, tā kā es neesmu dzimusi augusi Saldiniec, bet vairāk Liepājniec, tad es varu teikt, ka mana mīļā pilsēta ir Liepāja. Bet Saldu un Liepājā man ļoti patīk tas, kā tagad veidojās pilsētas, kā pilsētas remontē. Tas viss ir procesā, tas viss notiek, bet jau augļi redzami. Saldū, piemēram, Kalpaka laukums. Man ļoti patīk, un viss tas ansamblis kopā ar baznīcu. Tāpat arī Liepājas centrs veidojās. Viss veidojās, un tas ir pats skaistākais. Mans dzīves virzošais spēks un kredo ir, ka man neeksistē vārdiņš nevar. Es visu varu. Jautājums, vai es visu gribu, bet varēt es varu. Tas ir vienmēr bijis mans kredo. Darbs ir rūpes par cilvēku veselību, un laikam tas ir viss dzīves saturs. Tas ir tas, kas man patīk. Nu, redziet, ārsta darbu novērtēt ir diezgan grūti, un pacients to nekad nevar. To var tikai pats ārsts, un gandarījuma sajūta ir tad, kad es saprotu, ka man ir izdevies pacientu izglābt no kaut kādām nākotnes tālākām veselības problēmām. Laikam arī panākumu atslēga ir tas, ka man vienmēr bijuši labi kolektīvi, man vienmēr ir bijuši labi darbinieki. Un arī šobrīd man ir ļoti laba māsiņa, man ir ļoti labs reģistrātors, kas man ļoti atbalsta un palīdz, un sevišķi es to izjūtu Covid laikā. Ko nozīmē reģistrātors? Tas bija tiešām